Narafominska. Darīšanās jāizbrauc uz Gorodgiroja Kaluga. Nu, tas piekdiena, 11:30. Uz kādu nostāvēja 3 stundas. Jo redziet, Maskavā ir kaut kāds valstisks fórums, kur visi valsts tēvi brauc uz viņu par Rubļovku. Tad lūk, man vajadzēja būt jau tur uz 1 stundu atpakaļ. Cilvēki gaida, cilvēki ir saprotoši. Un kas notiek šeit, neviens nezina. No Maskavas ir nobraukts kaut kilometru 90. Tad izrādās, ka arī šeit ir korķi. Būs viena zīme priekšā. Vienai zīmei pabrauc garām. Пирожки и пончики 25 километров. Nu tā ir zīme. Kas tur pa zīmēm? Mitsubishi reklāmā, vēl kaut kas tur. Toyotas reklāma. Var nopirkt auto vai tur ceļam mājas vai pārdodam vēl kaut ko tur. Bet zīme ar nežēlīgi lieliem izmēriem. Пирожки, пончики 25 kilometri. Nu, to es saprotu. Spēks. Tā, kreisā pusē mums ir DPS punkts. Stāv milicis. Un tagad rēķina. Tā. Dārgāk mašīna. Nav jēgas ņemt. Viss ir kārtībā. Jāņem kāds žiguls. Vismaz būs 100–200 rubļi. Latvijas naudā tas ir 3,54 lati. Vēl paskatīties uz viņiem. Šitā izskatās DPS punkts. Cēns tur redzējām. Kameru vietā. Tā ir tāds strateģisks nozīmes luksofors. Vācija zina, kā viņš ir vajadzīgs, bet nu... Viņš te ir un cauri. Jā, redz, kur ir noštapējis čali, redz, kur ir vēl viena noštapējis, 2 pēc kārtas. Smuktoņās pienāks, pārbaudīs dokumentus, ja nebūs kaut kas kārtībā, pa 100 rubļiem var aizbraukt tālāk. Smuki stādās priekšā. Nu jā, labi. Vajadzētu uztaisīt kaut kādu coffee break ar vienu pončiku pēc 20 kilometriem. Nē, nu, bet zīme. Nu, man vienkārši galīgi no zīme. Pončiki, piraški, 25 kilometri. Nu, drit vai kociņi. Vai nevarēja rakstīt piraški, pončiki, 25 kilometri, nevis pončiki, piraški. Starp citu, gribās atzīmēt, šī ir apdzīvota vieta ar 50 km/h. Ātrums ir 140. Nu, kas te notiek? Nu, cilvēki, nu, iedrit vai kociņi. Kāpēc jūs tā ātri braucat? Nu, ātrums palielinās līdz 150. Nu, kas notiek? Nu, šausmas. Pilnīgi riebjās. Uzāriņš ir vēl viens.
kaut kāda Vācija, kas te notiek? Redz, iepriekšējās filmās bija tā, kad es gribēju tev parādīt ātrumus, es tev gribēju parādīt korķis, man izdevās parādīt tev korķi. Un tagad ir ātrumi. Un ātrums ir 140. Un pēc visu es saprotu, ka es esmu uz kaut kādas maģistrāls vai kaut kādas strateģiski nozīmīgas maģistrāls, kas savienot tur kaut kādas šausmīgi lielas apdzīvotas vietas. Bet, kā ir īstenībā, tad ir tā šoseja Maskava-Brjanska, 350 km maģistrāli un uz otra josla 70 zīme, respektīvi 70 zīme un ardīt aizliegts. Un vispār. Un kas tie pa ātrumiem ir, no? Ārprāts. Man jānobrauc vēl tikai 100 km. Nu te visi samazīt, te kaut kas nevis visi, bet mēs divatā mēs šeit esam ar šitās šosejas. No priekšu brauc Mazda. Tā kaut kā. Iepriekš bija avārija. Pilnīgi nesaprotamā veidā, kā tie cilvēki tur sasitās, bet viens bija šausmīgi dziļi grāvī.